Esiet sveicināti! Pagājušā nedēļā pilnsabiedrība VMGSS Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā nodeva atjaunotās Latvijas vēsturē vērienīgāko būvobjektu Krievu salas kuģa piestātni. 1180 metru garumā izbūvēts 4 beramkravu pārkraušanas piestātnes. Upes dziļums pie tām 15,5 metri. Objekta izbūvē ieguldīti 133,65 miljoni eiro, 77 no tiem Eiropas kohēzijas fonda līdzekļi, bet 56 Rīgas brīvostas aizņēmums. Krievu salas projektu kopējā kapacitāte 20 miljonu tonu beramkravu gadā. Osta kopā ar Eiropu savu darbu ir izdarījušas, un tagad jau viss ir atkarīgs no tā, kā to veiks privāti uzņēmēji, bet es gribu vēlreiz uzsvērt, atpakaļceļu nav. Ogļu un ogļu putekļu pilsētas centrā pēc 2 gadiem nebūs. Kāds tieši beramkravs ir paredzēts pārkraut Krievijas salā? Šeit ir paredzēts kraut gan beramkravs, metālūžņus, šķēmbas, jebkuras beramkravs ir iespējams šeit apstrādāt, jo tirgu konjunktūra mainās. Tomēr piestātnes izbūve ir tikai daļa no kopējā projekta. Nākamo 2 gadu laikā teritorijas nomniekiem Sijā Streku un Sijā Rīgas centrālais termināls piestātnes teritorijā jāizbūvē sava infrastruktūra. Viņi būvēs savas administratīvās ēkas, savus ceļus, savus laukumus, uzstādīs savas tehnoloģiskās iekārtas. Arī Rīgas brīvostas pārvaldē pēc Stividora pieprasījuma turpinās investīcijas šajā projektā. Tas ir atsevišķi pievaceļi Stividora teritorijās, iespējams tuvākā vai tālākā nākotnē papildus sliežu ceļi. Šeit ir domāts arī putekļu sienu izbūvēt tā, lai apkārtējie iedzīvotāji un ražošanas objekti šeit neciestu. Un savukārt Stividora par šo infrastruktūras izmantošanu maksās infrastruktūras nomas maksu. Pēc optimistiskā scenārija Krievijas salas termināļi ar pilnu jaudu sāks darboties Latvijas Republikas 100. gadā, 2018. Latvijā lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājs Sijā LZ Cargo no nākamā gada vidēji par 3% samazinās pārvadājumu tarifus. Tas attieksies uz importa, eksporta un arī pēdējā gadā krietni augušajiem iekšzemes pārvadājumiem. Lai gan 3% samazinājums liekas neliels, tomēr tas ir nopietns atspējas uzņēmējiem, kas nodarbojas ar Krievijas kravu sūtīšanu uz Latvijas ostām, jo Krievijas rubļa devalvācijas dēļ Baltijas ostas zaudē savām Krievijas konkurentēm. Pārvadātāja tarifs veidojas no valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš noteiktās infrastruktūras izmantošanas maksas, pārvadātāja izmaksām un peļņas. LZ Cargo 3% tarifu kritumu nākamajam gadam izdevies panākt, samazinot uzņēmumu izmaksas degvielas iegādei. Kā uzskata Sijā LZ Cargo valdes priekšsēdētājs Māris Bremze, tarifu samazinājums, kā arī kvalitatīvs servis un kravu drošība ir 3 vaļi, kas noturēs augstu uzņēmumu konkurētspēju attiecībā pret citiem pašmāju un ārzemju dzelzceļa kravu pārvadātājiem. Tas šodienai arī viss. Visu labu, līdz nākamajai reizei!